Esiet sveicināti florbola līdzjutēji. 6. oktobris 2024. gads atrodamies Liepājas Olimpiskā centra manēžā, kur pēc nepilnām minūtēm sāksies LV florbola līgas spēle, kurā savā starpā sacentīsies florbola klubs Kurši un Cēsu Lekrings. Lekrings 5 aizvadītas spēles, savukārt Kuršiem 4 mači, Kurši vismazāk LV florbola līgā nospēlējuši. Šeit kļūda un iesaistās cīņā jau diezgan nopietni Oskars Venskus. Oskars Venskus vairākuma brigāda laukumā. Faktiski pirmais piecinieks arī ir tā vairākuma brigāda. Un pirmais vārtu gūms spēles 6. minūtē. Ātri izspēlē šo vienu spēlētāju handikapu un rezultāts šīs dienas mačā ir atklāts. Kapitulē Markus Plūdums. Saspēlējis savā laukuma pusē. Tālu tāda caurubjoša piespēle un eleganta kombinācija. Eleganti izspēlē, bet vēl gribēju teikt, pasmelties ir. Un arī nākotnē būs, kur pasmelties. Bet ir jāpauk, tā teikt, ar gaļu, ar miesu. Atkal tāds kārtīgs vilnis. Tā, ko rāda tiesneši? Tiesneši rāda, ka ar vārdu gūms ir. Tur jau centās Venskus izvilkt bumbiņu jau, kas bija šķērsojis galu līniju. Nav mums, tā teikt, opcijas redzēt. Nav mums vēl kamera vārtos, varbūt kādreiz sporta centrs. Šāds ieskats nedaudz pirmajā periodā. Pastamies, kā pretuzbrukums noorganizēsies Kuršiem un diezgan sekmīgi, kas noorganizējas ar 2 minūšu sodu. Sods, Levalds, komandas kapteinis. Nerealizē. Florbola augstāko soda mēru. Daļēji maiņa. Un šeit vārtu guvums. Tāds negaidīts, varbūt pat, kā mēdz teikt, ne no kā izveidojās. Un rezultāts mainās pirmo reizi vadībā. Cēsu Lekrings. Jā, krietni aktīvāk spēlē otrajā periodā Kurši. Vairāk tendē, tā teikt, uz uzbrukumu, bet vēlreiz Bušs. Tālu piespēle. Atrad partneri, neaizsniedzās līdz galam, bet, interesanta sadarbība. Tur Ričards Čudnovs aizskrēja. Kaut kādu līdzīgu kombināciju mēs saskatījām. Vairākumu izspēle, tā kā. Un šeit gan. Realizēts skaitliskais vairākums un rezultāts kļūst 3-1. Emīls Šumans, vārta autors. Šo sezonu pagaidām nežēlo savus sāncenšus. Un ir gatavi jau 6. uzvarai. Bet tagad izgājiens. Izjūt Talsu smago roku uz saviem pleciem. Un šeit, kas mums te tik augstu salaust, es neesmu redzējis, uzlidojam. Bet ar to viss nebeidzas, jo Lekrings realizē savu iespēju un trešās trešdaļas sākumā panāk. Kas zina, varbūt jau daļēji tādu. Tagad iespēja. Nē, arī šādi iespēja netiek izmantot. Viņi tik lido stipri pāri vārtiem. Un šeit noķer uz nevis uz pretuzbrukumu, bet uz nomaiņu. Varētu teikt arī uz pretuzbrukumu. Vairāk jau precīzāk būtu teikt uz spēlētāju nomaiņu. Pusminūtes pārtraukumu. Varbūt sezonā nereiz vien nāksies šādu formātu izmantot. Kāpēc nepatrenēt tieši šādā situācijā, kad, jā, lūk, kā tiek gūti vārti.
2-5 Mihails Kostusevs. Samazina rezultātu starpību. Vai tas dos impulsu? Redzēsim. Lekrings rokās atgriezies arī vārtsargs ierindā. Uzreiz presings, metiens un vēl vieni gūti vārti. 3-5. 3-5, ko mums apsveic Ričards Čudnovs. Šeit vai tik nebūs, un tā arī ir. 6. gūtais gols Lekringam, tā kā veiksmes stāsts piebremzējās no Liepājnieku puses, un bumbiņi jau lidoja vēl kaut ko ar partneriem saorganizēt pēdējās sekundēs. Lūst metiens Peniķim, tur Grots dežūrē vārtu priekšā, īsti viņam neizdevās pielabot šo metienu. Lūk arī atkārtojumā. Atgriežas vārtos Venskus, bet nav viņš glābējis šajā epizodē. Tagad gan. Šoreiz atļaušos apsveikt Cēs Lekrings ar uzvaru. Precīzs metiens devītniekā. Viesosies pie Talsiem, pie bargajiem varenajiem šīs sezonas Talsiem. Bet nākamā mājas spēle Kuršiem būs 25. oktobrī, kad Liepājā viesosies Ķekavas vienība. Tā, šī spēle ir noslēgusies. Apsveicam Cēs Lekrings ar uzvaru.